number 9. When he crosses the start-finish line, there will be 2 laps to go. So it looks like we've got a battle for the lead going on. Sezona tikai sākusies, bet cīņas jau rit pilnā sparā. Latvijas-Lietuvas rallycrossa čempionāts turpina savu kursu, un OC Racing komanda šoreiz 5 sportistu sastāvā dodas uz Poliju, uz Slomčinas trasi. Riepu komplekta instrumentu kastes viss tiek kārtīgi iepakots un rūpīgi salikts autobusā, bet pirms riteņi sasniedz asfaltu, komanda sastopas ar neparedzēto. Pie autobusa valdes saspringta atmosfēra. Sporta auto atsakās mosties. Minūtes velkas kā stundas. Ar katru neveiksmīgu mēģinājumu vēl lielāka neskaidrība, vai vispār tiks līdz Polijai. Ceļš var sākties. 9 stundas, 100 kilometru un nezināmais priekšā. Ierašanās Slomčinas trasē notika agri no rīta. Noguruši pēc garā ceļa, komanda tomēr uzreiz ķeras pie darba. Tika veikti pēdējie sagatavošanās darbi, jo drīz sāksies pirmie testa braucieni. Slomčinas trase ir īsta rallycrossa arēna. Asfalta ātrums mijas ar smilšu viltību. Katrs kļūdains centimetrs var maksāt visu. No skatītāju tribīnēm viss izskatās pārskatāmi, taču iekšā trasē tā ir pavisam cita pasaule. Spiediens, adrenalīns un nepielūdzama fizika. Te uzvar tikai tie, kuri spēj saglabāt vēsu prātu karstākajos brīžos. Bruno Blumbergs devās treniņu aplīpētot trases robežas. Neprecīzs manevrs pie trases malas un mašīna aizķēra zemes valni. Pilnībā negaidīti, nenormāli slīdēja tas māls. Trieciena rezultātā tika bojāta auto priekša. Apkārt valdīja spriedze, nebija zināms, cik nopietni ir bojājumi. Kamēr vieni veica remontdarbus, pamazām ieradās arī pārējie komandas biedri. Tika ierīkota boksu vieta, uzceltas teltis. Pēc nelielas picas pauzes pēcpusdienā turpinājās treniņu un tehnikas sagatavošanas sacensībām. Vakars lēnām pārņēma Slomčinas trasi. Saule jau pazudēs horizontu un garā diena ar treniņiem noslēdzās. Komanda devās pa sacīkšu trajektorijām, soli pa solim izstaigājot katru līkumu, katru iespējamo trajektorijas maiņu. Tika diskutēts, kur var vēl ātrāk, kur nedrīkst kļūdīties. Klusums trasē kontrastēja ar prātošanu komandas galvā. Šeit dzima stratēģijas, kas izšķirs sacensību rezultātu. Crosscar mini-klasē OC Racing komandai kvalifikācijas braucienos bija salīdzinoši labi rezultāti. Līdzīgi kā pirmajā posmā, arī Polijā uz starta līnijas stājās 5 sportisti. Marians Bērskalns labi ieskrējās un turējās topā augšgalā. Labs starts, Patricija aizgāja garām, bet pēc tam jau bija Burzmam un palika pēdējais, bet pēc tam palika pirmais. Komandas biedram Gustavam Kārlim Rudzājam arī labs sniegums. Visos braucienos stabila 3. vieta. Braucienā bija baigi lielais bardaks, daudzi sagriezās, daudzi citā ietriecās. Bet brālim Haraldam Jānim Rudzājam neizdevās atrast ātrākās trases līnijas. Sanāca arī sagriezt bagiju vairākas reizes. Es biju par sevi par daudz pārliecinājies un tad aizmirsu super trasi. Viegli nebija, bet Haralds pārdomu pilns gatavojās nākamās dienas fināla braucienam. Crosscar klasē uz 2. posmu ieradās tikai viens komandas pārstāvis – Martīnas Mickus. Kvalifikācijās nevisai labi rezultāti. Lietuviešu sportists joprojām cīnījās ar bagiju, bet vēl vairāk ar trasi. Braucienu laikā bagijas sagriezās vairākas reizes. Nebija ritmi, nebija pārliecības. Arī tehnika niķojās uzrādot paaugstinātu temperatūru. Konstatējam, ka radiatoram priekšā ir uztaisīta resti, kur nav tādā klasiskā izpratnē, bet viņi ir griezti ar CNC.
Un aptuveni 50% viņa aizsedz. Viņa aizsargā radiatoru no akmeņiem, jā, bet viņi ietekmē spēcīgu gaisa plūsmu. Un mazgājot īsti nav iespējams redzēt, vai ir radiators tīrs vai nav. Un tad beigās noņēmām, pamēģinājām bez, un tā problēma tika novērsta. Pēc braucieniem kopā ar komandu tika analizēti video, dati, stūres kustības. Viss vēl nebija zaudēts. Bija jācīnās par vietu finālā, jo priekšā vēl bija last chance brauciens. Crosscar klases sportists Roberts Rumbenieks palika ārpus starta saraksta. Ne tehnikas dēļ, bet tāpēc, ka viņš izvēlējās pareizās prioritātes. Skolas eksāmeni sakrita ar sacensību nedēļas nogali, un jaunais pilots, parādot īstu sportista briedumu, nolēma vispirms izcīnīt uzvaras zinībās. BMW RX 3000 klases braucējam Andrim Krieviņam šoreiz nācās palikt malā dēļ darba pienākumiem. Kamēr citi dedzināja riepas trasē, viņām dega termiņa birojā. Bet sacensības nekur nepazudīs. Viņš būs atpakaļ ar dubultu motivāciju. Tikmēr superkāru klasē Bruno Blumbergam bija stabils sniegums kvalifikācijas braucienos. Konkurentu nebija daudz, bet par 3. vietu nācās pacīnīties. Taču drāma nebija tālu. Brauciena laikā kontakts ar vienu no braucējiem. Konkurenta auto sagriezās, tikmēr Bruno aiztraucās tālāk. Emocijas turpinājās arī vakarā pēc sacensībām. Konkurents ieradās ar pārmetumiem un skarbiem vārdiem. Spriedze bija jūtama ne tikai uz trases, bet arī ārpus tās. Pienākusi noslēdzošā diena Latvijas-Lietuvas rallycrossa čempionāta 2. posmam. Boksos aktīvi darbojās mehāniķi un sportisti gatavojās startiem, jo atlikusi viena kvalifikācija, pēdējās cerības brauciens un fināli. Crosscar mini klases fināls Slomčinas trasē bija kā spriedzes kokteils. Pirmajos metros bija skaidrs, šeit nevienam nekas netiks dāvināts. Mazie cīnītāji startā metas kārtīgā kaujā, nemirkli neatkāpjoties no savas trajektorijas. Līkumos riepas kauca, džokeris tika izmantots strateģiski un ik viens no mazajiem pilotiem rādīja raksturu. Mariens Bērskalns pirmajā līkumā aizbrauca kā otrais, taču ar pareizu džokeru stratēģiju ierindojās 1. vietā un noturēja līdera pozīciju visu braucienu laikā. Jaunākais brālis Haralds Jānis Rudzājs bija pilns enerģijas, apņēmības un vēlmes pierādīt sevi. Katrs starts viņam bija kā jauna iespēja, katrs līkums kā mācību stunda. Rezultāti vēl nebija spoži, bet aiz tiem slēpās potenciāls, ko nevar nepamanīt. Viņam vēl jāmācās savaldīt emocijas un izjust ritmu. Un kā jau mazajam brālim, viņam vienmēr blakus ir piemērs, ko censties panākt. Haralds finišēja 5. vietā. Gustavs Kārlis Rudzājs nav tas, kurš uz starta līnijas izceļas ar agresiju vai nevaldāmu ātrumu, taču viņa trumpis ir stabilitāte. Viņš brauc ar galvu, precīzi, pārredzami un bez liekām kļūdām. Finālu noslēdz ar 3. vietu. Crosscar klasē spriedze sasniedza maksimumu. Priekšā bija pēdējās cerības brauciens, vienīgā iespēja iekļūt finālā. Tikai 3 labākie tiks uz finālu. Pirmajos apļos Martīnas noturējās 2. vietā, bet 3 atkrita uz 5. Komanda ar rāciju palīdzību sniedza sportistam maksimālo atbalstu un norāda. Pamazām visas cerības uz finālu izsīga. So in semifinal I finished 3rd. It was amazing emotions. Tomēr cīņa noslēdzās ar 3. vietu un biļeti uz finālu. Finālā Martīnas startēja pieticīgi. Konkurenti izspieda vienā no līkumiem un nācās atkrist uz pēdējo vietu. Pateicoties džokeru sekcijai, izdevās atsist 2 vietas un sacensības noslēdza 7. pozīcijā. Superkāra 4. kvalifikācijā diezgan mierīgi. Bruno finišēja 3. vietā. Taču fināls iesākās ar pāragru startu vienam no sportistiem. Pēc atkārtotā starta cīņa trasē strauji uzņēma apgriezienus. Bruno turējās 3. pozīcijā. Līderis pamazām atrāvās no pārējiem, taču pēdējos apļos liktenis lika punktu. Sportistam, kurš iepriekšējā vakarā izteica pārmetumus OC Racing komandas braucējiem, nolūza ritenis un viņam sacensības beidzās pirms finiša līnijas. Dažkārt karma seko līdzi ar precizitāti, kādu neplāno neviens inženieri. Bruno Blumbergs šo posmu noslēdza ar 2. vietu. Vienam no sacensībām atgādinājās tehniska kļūme. Ja tā nebūtu, tad gan jau 3. būtu palicis, bet tā gadās autosportā tehnika arī pieviļ. Rezultāts beigās 2. sanāca. Tā kā priecīgs esmu un nosvinēšu to, ko es nopelnīju. Sacensību nedēļas nogalis Slomčinas trasē bija pilna ar pārbaudījumiem,
emocijām un svarīgām mācībām. Uz starta līnijas visi izskatās vienādi, bet tikai komanda zina, ko nācies pārvarēt, lai līdz tai nonāktu. Komanda saskārās ar tehnikas likstām, sportiskām intrigām un sāpīgām neveiksmēm, bet arī izbaudīja uzvaras garšu. Un, lai gan ceļš uz piedestālu nevienmēr ir viegls, viens ir skaidrs – OC Racing nepadosiet. Kamēr kādu māju pedā helikopteru, OC Racing komanda ceļu mēroja pa zemi. Ar kausiem bagāžā, pieredzi sirdī un dzinējiem jau noskaņotiem nākamajam startam. Tiekamies 29. jūnijā 3. Latvijas-Lietuvas rallycrossa čempionāta posmā Vilkiču trasē Lietuvā. OC Racing. Tekstu ierunāja Girts Timrots un video sagatavoja